tev notiks šodien? Tas šausmīgi neinteresanti. Redzi, ir divu tipu cilvēki - ārpus vērstie un iekšpus vērstie. Zaķīša sērijā atkal jauna anekdota par to, kā Zaķīts taisīja karjeru, zināt? Personība nemaz nav jāpūlās sev pierādīt. Personība pat par sevi jau ir notikums. Es tomēr pastāstīšu par to Zaķīti. Vai nu... Zaķīts nolēma kļūt par cirka mākslinieku un aizgāja pie lāča. Klausies, Mauri, vai tas taisnība, ka drīz būšot šausmīgs slavens un braukšot ar sudraba krāsas limuzīnu? Jau senais romietis Petronijs teicis, ka katrs galu galā dabū to, pēc kā viņš tika. Lācis saka, mākslinieku vietas tev nevar dot. Tu aizēji paskald malu. Un Zaķīts aiziet. Nenopietni, nu mēs visi tā kaut kā šā un tā, bet te cilvēks zina, ko viņš grib. Es tomēr nesaprotu, ko grib. Braukt ar sudrabkrāsas limuzīnu. Nē, viņš grib būt slavenībā, jā. Lācis skatās pa logu. Zaķīts skaldu malu. Te uzreiz dubult salto uz vienu pusi, trīskārt uz otru pusi. Cirka mākslas galveni gali. Paklausies, kā tu iedomājies filmēties, vai te tur nav vajadzīgs talants? Ir vajadzīgs talants, ir. Ir jābūt drosmei. Tādai drosmei, ka viss kļūst mēmi, un vēl ir jāprot kāds skribi. Kā tu nedabū apūdeli, Mauri? Varbūt kaut kas cits vēl. Nu, Zaķīti, kā tur bija tālāk? Šī iecer. Nē, nu dienu saka Lācis, tu esi īsts mākslinieks, kas par elegantu lēcienu. Nu, Zaķīts saka, ja tu sev būtu nocirts to, ko es, tad tu lēktu vēl 2 reizes augstāk.